Labdien, Lauri! Liels prieks šodien ar jums tikties klātienē, lai kopīgi apskatītos uz jau 30 gadiem, ko pavadat šeit Latvijas tirgu. Kā tad jūsuprāt bija šie 30 gadi? 30 gadi, protams, ir ļoti liels periods, kurš pagāja salīdzinoši ļoti ātri un dinamiski. Un tiešām esmu bijis klāt reklāmas tirgus pirmsākumos, un tirgus ir šo gadu laikā dinamiski attīstījies. Varbūt sākot ar 90. gadu beigām, kad tur, respektīvi, visa komunikācija pārsvarā bija televīzijā un presē. Tagad mēs esam pilnībā digitālajā mākslīgā intelekta laikmetā, tā kā laiki tehnoloģiski ļoti mainījušies. Mēs arī, teiksim, no mazas radošās aģentūras esam kļuvuši par komunikāciju aģentūru salīdzinoši lielu spēlētāju Baltijā. Strādājam ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā. Paplašinājuši esam ļoti savu komandu, un mums ir klienti ne tikai Baltijā, bet ārpus Baltijas robežām arī. Kas ir jūsuprāt tā zelta atslēga tam jūsu 30 gadu veiksmes stāstam? Es domāju, ka, protams, primāri tie ir mūsu cilvēki, mūsu darbinieki, kas ar mums kopā ir daudzus gadus. Daži no viņiem ir, teiksim, jau no aģentūras pirmsākumiem kopā ar mums. Tā kā es domāju, ka aģentūra ir tiešām pats vērtīgākais cilvēki. Un, protams, paldies mūsu komandai, ka viņi kopā ar mums ir visus šos gadus. Ja mēs tā varētu sadalīt šos 3 gadu desmitus tādos nozīmīgos ciklos, kādus varētu jūs raksturot, kas tādi spilgtākie jūsuprāt ir bijuši un tādi pavērsienu punkti, kas ļāvuši jums iziet šajā starptautiskajā līmenī? Es domāju, pats galvenais ir, protams, mūsu klienti. Paldies viņiem par ilgtermiņa sadarbību, un arī tas, ka mēs vienmēr esam tiekušies uz rezultātu, sasniegt mērķus un ilgtermiņā sadarboties kopā, būt tiešām kā biznesa partneri. Es domāju, tas ir viens no veiksmes atslēgām. Plus arī tas, ka mēs esam pilna komunikācijas cikla aģentūra, līdz ar to nodrošinām pilnu komunikāciju ciklu, ne tikai veicam kādu no funkcijām. Kas tas jūsu klients, kas jūs saredz arī un novērtē to jūsu darbu? Un ko tieši novērtē tās jūsu spēja piedāvāt radošas idejas, spēja iet līdzi laikam, kā jūs teicāt, jūs sākāt ar televīziju, bet nu jau esat iegājuši šajā digitālajā pasaulē, papildus integrējat arī mākslīgā intelekta rīkus. Kas ir ļāvis jums iekarot arī kaimiņu valstis? Galvenā veiksmes atslēga ir tas, kad mēs izprotam klienta mērķus un sasniedzamos rezultātus ilgtermiņā, un mainoties laikiem un situācijai, mēs esam spējīgi adaptēties kopā ar klientu un turpināt veiksmīgu sadarbību, jo laiki iet un mainās, viņi ļoti dažādi, izaicinoši, protams, visi, teiksim, gan iepriekš Covid, gan ģeopolitiskie riski ļoti izaicinājuši kopumā mūsu visum šim tirgum ir, jā. 30 gadi, jā, viens teiks, tas ir daudz, cits teiks, tas ir maz, un noteikti atskatoties tik daudzus gadu desmitus atpakaļ, vai maz atceraties, kas bija tas pirmais projekts vai sadarbības partners, ar ko jūs uzsākāt šo ielaušanos mēdīju tirgu? Jā, šeit būs ne tikai mēdī, bet arī komunikāciju sfērā kā tādā. Protams, mums pirmsākumos lielākie klienti savā laikā bija, ar ko mēs strādājam un varam lepoties, viennozīmīgi LG Electronics, ar ko mēs sākām darbu jau tālajā 90. gadā un nostrādājām vairāk kā 10 gadus kopā un ieviesam šo zīmolu Baltijas tirgū. Tajā skaitā arī Maxima mēs strādājām vairāk kā 15 gadus kopā, un es domāju, ka sadarbība kopumā bija veiksmīga un izauga gan Maxima, gan arī mēs kā aģentūra kopā šo laiku strādājot. Kas ir tuvākie nākotnes mērķi, jo šie 30 gadi ir tāds labs pamats, ir jābūvē tālāk. Kas ir tas, ko jūs vēlaties tuvākā nākotnē realizēt? Mūsu mērķis viennozīmīgi ir klientu lokus ārpus Baltijas valstīm, lai mēs, teiksim, kopā varam attīstīties, jo, kā mēs visi zinām, tas Baltijas tirgus ir salīdzinoši maziņš, un mums jau tagad ir klienti, ar kuriem mēs strādājam. Teiksim, spilgtākos piemērus varbūt runāt, teiksim, minēt Batumi turisma aģentūra, ir mums sadarbība ar starptautiskām aviokompānijām, kuram mēs veicam arī digitālo mārketingu citās valstīs, un citi lieli klienti, ar kuriem mēs strādājam ārpus Baltijas. Tā kā mūsu mērķis ir šo pakalpojumu spektru palielināt. Kas ir varbūt tas, ko jūs šajā 30 gadu jubilejas priekšvakarā vēlties pateikt sev un sadarbības partneriem un arī savai komandai? Paldies, protams, sadarbības partneriem, mūsu klientiem, darbiniekiem par šo laiku, ko mēs esam kopā ļoti veiksmīgi pavadījuši, un gribu visiem novēlēt sadarboties vēl vismaz tikpat gadus kopā un veiksmīgi attīstīties.